Esiet sveicināti atkal Valmieras sporta studijā. Lai arī zāles sporta veidi rit pilnā sparā, šajā raidījumā devāmies atskatīties vēl uz tiem, kas teica izbaudīt pēdējos saulainos rudens mirkļus. Jāņa Daliņa stadionā norisinājās Valmieras velokrosa. Tāpatās devāmies apskatīties, kā trenējās orientieris. Bet raidījuma turpinājumā vairāk pievērsīsimies Valmieras bērnu sporta skolai, kur šogad svinēs 50 gadu jubileju. Par to zinās vairāk pastāstīt tās direktori Līga Dzene. Bet skatāmies rubriku Aktuāli sportā. Lai gan velo sezonu jau varētu uzskatīt par noslēgtu, Valmierā oktobra vidū notika velokrosa sacensības. Mūsu olimpietis Arvis Piziks, kurš pavisam nesen izveidojis arī pirmo profesionālā velokrosa komandu Latvijā, tepat Valmierā sarīkoja velokrosa sacensības, kuras norisinājās Jāņa Daliņa stadiona teritorijā un tās apkārtnē. Kā atzina pats Piziks, tad velokross Valmierā jau ir ar tradīcijām, un tās noteikti tiks turpinātas. Vairāk par sacensību ideju stāsta pats pasākuma organizators Arvis Piziks. Startē riņķī un apkārt, tad īstenībā kas tad ir tas uzdevums un ko jūs te darat ar riteņiem? Ir jau tāda lieta notikusi Valmierā agrākos gados, bet šogad pēdējā mirklī mums tāda ideja sanāca un tā īstenojām krosiņu nelielu. Sezona jau gan ir lielā sezona beigusies, bet vēl daži aktīvisti turpina braukt un tad daži cilvēki atbrauc uz Valmieru arī drusku pacīkstēties šeit pat estrādes apvidū pa mežiņu, pat aciņām. 2 gadu atpakaļ mums bija līdzīgs sacīks, tad gan mēs bijām estrādē, tur tālāk noslēpušies, šogad mēs esam tikuši stadionā iekšā. Kāds tad īstenībā ir tas galvenais uzdevums velokrosā? Kas tur ir jādara, vai tur ir tā kā grūti, vai kas tur ir? Velokross, tehnika. Pāris lielākā daļa tehniku apvienot ar, pa mežu braucot. Tur ir slīdens saknes, tur, kad dubļi mēdz būt, stāv nobrauciens, stāv kāpumi, masa līkumi. Tāds viss lietas, maratonā brauc pa zemes ceļiem. Lielā galbā šeit ir distance daudz īsāka, bet viņi ir intensīvāk sanāk, intensīvā braukšana. Kā ir dalībniekiem kaut kādi īpaši riteņi vai parasti? Nē, tie paši riteņi, ko viņi startē tajos pašos semi-maratonos, pārsvarā lielākoties ir MTB riteņā. Jā. Vienīgi, kas brauc ar īsto, velokrosa riteni šodien ir Madara. Viņai ir īstais velokrosa ritenis, tāpēc viņi brauc tādu. Kāpēc tu varbūt vispār tad pievērsies šim velokrosam? Tāpēc, ka es pats jau no būtībā 80. gados, kad sāku trenēties, velokross bija Valmierā, bija 3 krosi bija ziemā. Un bija tāds spūču gaismā tāds brauciens, bija šeit patās memoriāls tirgus laukums estrāde, kad jau bija izgaismots visas tās staciņas. Tāds bija, notika kaut kur jau jāsāk. BMX arī pirms 20 gadiem sākās Valmierā, kāpēc gan velokross nesāktos Valmierā? Bet ir tāda iecer, ka varētu atkal šīs tradīcijas atdzīvināt un atkal iesaistīt cilvēku? Centīsimies, jā, protams, tie braucēji jau plus mīnus tie paši, kas brauc tos visus maratonus vasarā, bet dažiem gribās ilgāk braukt, tā ka šobrīd, laiks ir plus 10 grādi, 5 grādus, saulīts spīd, kāpēc gan nebraukt riteni? Ja slēpotājiem vēl ir ziemas miegs, viņi vēl var braukt riteni. Sacensības notika vairākās meistarības un vecuma grupās. Par uzvarētāju vīriešu elites grupas konkurencē kļuva Oļegs Meļeks. Savukārt sieviešu konkurencē pirmo vietu izcīnīja jau pieminētās jaunās profesionālās velokrosa komandas pārstāve Valmieriete Madara Furmana. Tu esi tikko finišējusi īstenībā, kā tad gāja tai Valmieras? Šodien gāja ļoti smagi, tikai nezinu kāpēc, bet bija ļoti grūti. Trasa grūta? Nē, es pat jutos slikti, man nenormāli pēdas sāpēs, nevarēju pabraukt. Un kā ar to pašu trasi, kā tur tie kalni, viss bija slideni, nebija slideni? Trasa bija ļoti forša, interesanta, patika, bija daudz tehniskas lietas, kopumā bija labi. Kā tev pašai šis velokross, vai tev tas patīk un tā, kāpēc, kas šī? Man patīk tas, ka ir interesanti, ka tu nezini, kas tev sagaidīs nākamā līkuma, dažādi nobraucieni, uzbraucieni, ļoti interesanti, tehniski. Tu esi jaunajā komandā, jā? Kā tu sevi saredz, kā jūs startēsiet, kā jums ies? Mērķi ir tik līdz galam, bet tā, ko īpaši prognozēt nevar. Galvenais līdz galam. Viena no Valmieras bērnu sporta skolas profesionālās ievirzes sporta programmām ir orientēšanās sports. Gana daudz jauniešu cauri gadu trenējās šajā sporta veidā, kā arī sacensībās ir uzrādījuši labus sasniegumus gan Latvijas mērogā, gan arī starptautiskajās sacensībās. Kā pastāstīja orientēšanās treneri Inguna Valdmana, tad bērniem tiek nodrošināti ļoti vispusīgi treniņi, jo mainoties gadu laikam, mainās arī treniņu metodika.
Ja vasarā tā ir pārsvarā skriešana, tad rudenī braukšana ar velospēdu, bet ziemā fiziskā sagatavotība un slēpošanas nodarbības, kas padara bērniem treniņu procesu daudzveidīgāku un arī aizraujošāku. Vairāk par orientēšanos sportu Valmierā zināja pastāstīt pati treneri. Kas ir tas? Kas ir pats galvenais orientēšanās? Kas tu tomēr ir tas? Man galva vai kā aizsakā? Nu, tā kā 50 uz 50. Tā kā agrāk, kad bija mazliet neprecīzākas kartes, un tad liela nozīme bija tieši galvai un izdomāt to, un tam ātrumam nebija tik liels nozīmes, tad šobrīd kartes ir ārkārtīgi precīzas, un orientēšanās līmenis ir ļoti augsts, un lielie sportisti skrien ļoti lielā ātrumā, un līdz ar to ir nepieciešams arī ļoti, ļoti ātras kājas un laba izturība. Es skatos, daudz jauniešu trenējās. Cik gadu vecumu tad ir jāsāk trenēties, lai gūtu labus rezultātus? Nu, man tā patiktu, ka nākt no kādas 3. klases apmēram sākt nākt. Bet ir man audzēkņi sākot no 1. klases līdz 12. un tad arī augstskolā vēl trenējas. Jā. Kas ir pats pirmais, ko jūs apgūstat, ar ko tad tiek iepazīta orientēšanās? Nu, pašiem mazākajiem jau tādas dažādas meža rotaļas. Sākam jau ar to, jo mūsdienu tam bērniņam pirmais, kā ir jāpierod pie atrašanās dabā, pie tā, lai viņš nebaidītos būt mežā, lai viņš nebaidītos atiet kādu soli nost no skolotāja, no mammas, kas kuro reizi ir ar viņu kopā. Un tad mēs sākam ar dažādām rotaļām nelielā teritorijā, kur viņi kaut ko meklē, kur viņi slēpjas, kur viņi paši kaut ko paslēpj un tad atrod. Un tas tad parasti ir tas, kas patīk tiem mazajiem, un tad viņi tādi paliek drošāki. Arī vēlāk punktu meklējumos. Vai ir vajadzīgs kāds speciāls inventārs? Nu, pašā iesākumā jau nekāds īpaši sporta tērps, sporta apavi, piemērot laika apstākļiem, jo mēs trenējamies visu gadu ārā. Līdz ar to ir vajadzīgi apavi un apģērbs, kas varbūt lietu iztur un tā, bet ar laiku, protams, ir nepieciešams kompass. Un tad, kad jau sākam sacensībās piedalīties, tad ir arī speciāli, protams, apavi orientieristiem savi un arī treniņu tērpi, kas ātri žūst, kas nepaliek smagi, kad salīst vai saslapinās rasā vai lietū. Un tā, bet lai mazi bērni sāktu, praktiski viņiem ir nepieciešams tikai treniņu tērps, ar ko viņš var doties ārā. Kurās vietās galvenokārt notiek treniņi? Nu, tādas tikšanās vietas mums ir Valmieras Pārgaujas ģimnāzija. Vienreiz nedēļā, vienreiz Viesturskolā, vienreiz Valmieras pamatskolā. Un tad vēl brīvdienās mēs tad tiekamies kaut kur ārā apvidū. Tad mēs katreiz sarunājam, kurā vietā, kurā mežā mēs būsim. Latvijas lielākās sacensības, kuros tad jūs esat piedalījušies un varbūt ir arī kādi gūti panākumi? Visu sezonu no pavasara līdz rudenim mums notiek Latvijas kausa posmi, kas beigās rudenī dod kausa kopvērtējumu. Un tās ir arī tās svarīgākās sacensības, kurās mēs piedalāmies. Un, protams, lielākās ir Latvijas čempionāti. Latvijas čempionāti arī mums notiek vairākās distancēs. Mums ir garā distance, mums ir vidējā distance, sprints, kas tiek norganizēts pilsētā, kas ir ļoti īpatnējs tāds orientēšanās paveids un orientēšanās stafets. Un vai ir arī kāds Latvijas čempions jūsu treniņu grupā? Mūsu treniņu grupā ir diezgan liels skaits Latvijas čempionu. Mūsu grupā ir arī Latvijas izlases dalībnieki, kas startē ne tikai Latvijas sacensībās, arī Eiropas čempionātos, pasaules skolēnu čempionātos gūst tur labs panākums. Arī Baltijas čempionātā, Valmieras sportskolas un arī mūsu kluba tie labākie jaunie orientieristi, kas startē Eiropas un čempionātos, pasaules junioru čempionātos, ir Laura Nīmante, Sabīna Tilta, Valters Ļubinskis, Līga Valdmane, Emīls Henrijs Taube, Ats Heinols. Bet arī tie, kas nav Latvijas izlasē, arī ar tiem mēs šogad pavasarī bijām treniņu nometnē Čehijā, pēc kuras mēs arī piedalījāmies tur esošās lieldienu starptautiskās sacensībās. Tāpat esam šogad bijuši arī Igaunijā uz sacensībām vairāk kārt, un arī tur esam gūši labus panākumus. Arī pašiem bērniem ļoti patīk trenēties un piedalīties orientēšanās sportā. Par treniņiem, pievēršanās sporta veidam, kā arī saviem sasniegumiem stāstīja paši jaunie sportisti.
skatos, esmu treniņā. Zinām, ka tev ļoti labi panākuma orientēšanās. Varbūt ir tas, ko tu pat uzsver, ko tu lepojies, kāds ir tavs lielākais panākums līdz šim? Šogad maijā biju 3. pasaules skolēnu čempionātā Itālijā. Tas ir labākais panākums, laikam, šogad, jā. Tas bija diezgan interesanti, man gāja grūti, īpaši pirmajā dienā bija garā distance, tad arī es biju 3. Vispār distance ļoti labi veicu, bija 2 garie etapi, kur es pieļāvu kļūdu uz vienu, un tās bija 4 minūtes, ko es 5 zaudēju līderei pirmajai vietai, un 4 pieļāvu tieši uz vienu punktu. Tas tā bišķiņi iegrauza, bet jā, un nākamajā dienā es biju 9. Tā, bišķi kaut ko sajaucu, tur punktus bišķi. Vai tu atceries pašu pirmo treniņu, kad tu nokļuvi mežā vai kad sāki nodarboties ar orientēšanos? Es neatceros pirmo treniņu, bet es atceros pirmās sacensības, vienas no pirmajām. Es biju ļoti maziņa, un tur tā marķētā distance bija, un es īsti nemācēju ar karti darboties, un es domāju, ka priekš kam man to karti vajag, es viņu ieliku kabatā un skrēju distanci pa marķējumu, un tas bija viens no pirmajām. Kas ir tas, ko pašā sākumā iemācās? Darboties ar karti vai skriet vai kompasu iepazīt? Kas ir tas, kas būtu sākumā jāiemācās? Es domāju, sākumā vissvarīgākais, protams, ir apzīmējumi kartē. Kas ir kas? Un saprast arī virzienus, uz kuru pusi iet kompas arī ziemeļu un viss tas ir galvenais orientēšanās. Un tad ir skriešana. Ļoti svarīgi arī. Ko tu ieteiktu saviem vienaudžiem? Kāpēc būtu jānodarbojas ar orientēšanos un varbūt viņus varētu iedvesmot? Kāpēc tieši izvēle tāda? Interesantais ir tas, ka katras sacensības notiek citā vietā. Tu vari pa visu Latviju, visus mežus izskraidīt un vēl ļoti daudz maču notiek ārzemēs. Ļoti liela pieredze var gūt visur Zviedrijā kalnos skriet un braukt uz Spāniju, Portugāli. Ļoti interesanti tas ir. Kā jau jaunie sportisti minēja, orientēšanās sports ir ļoti interesants. Tur nepieciešams ne tikai ātras kājas, bet arī gudra galva, lai prastu orientēties trasē. Bet, kā vēl viena priekšrocība, uzsver to, ka iespējas ar sacensībām izbraukāt ne tikai visu Latviju, bet arī tikt uz ārzemēm. Ja arī jums ir interese pievērsties šim sporta veidam, jums noteikti netiks atteikts. Jāgriežas pie pašas treneris Ingunas Valdmans. Oktobrī Valmieras Pārgājas pamatskolā ciemojās Svetbank Latvijas jaunatnes basketbola līga un basketbola klubs Valmiera, kur bērniem vadīja sporta nodarbības, liekot uzsvaru uz basketbola elementiem. Kā pavēstīja jaunatnes līgas direktors, tad galvenā doma ir popularizēt basketbolu kā jauniešiem draudzīgu sporta veidu, kā arī vēlme, lai jaunieši pievērstos un uzsākt treniņus Valmieras bērnu sporta skolā gan zēnu, gan meiteņu grupās. Redzam, ka bērniem patīk, un līdz ar to palīdzam arī vietējām pilsētām, pašvaldībām, sporta skolām, lai piesaistītu bērnus. Un, es domāju, arī atsauksies pēc tam tālāk uz lielo basketbolu, kas arī palīdzēs veidot to piramīdu visā pilsētā. Valmiera. Šogad mēs sākam Valmieru, jo mums ar Valmieru vienmēr bijis tāds labs kontakts pretim nākošs cilvēku klubā, pašvaldībā, sporta skolā. Līdz ar to ir viegli komunicēt, un domāju, tieši tāpēc arī bija šogad, ka tieši ar Valmieru mēs uzsākam, jo arī Valmiera daudz palīdzēja, lai tas projekts šeit notiktu, un vienmēr patīkam ir, ka viņš labi sākās. Un līdz ar to Valmiera tāda jau entos gadus ir bijusi tāda sadarbības pilsēta. Domāju, tas ir tāds arī no mūsu puses tāds pagodinājums tai pilsētai, ka mēs esam šeit, un ceru, ka tas arī tā ir no Valmieras. Nodarbības bērniem vadīja bijušais basketbolists un vairāk kārtējais Latvijas čempions Uģis Viļņums, kā arī basketbola kluba Valmiera basketbolisti Džejs Lukas, Viktors Ilīns, Oskars Virs un Jēkabs Rozīts. Arī šie basketboli savulaik bija pavisam maziņi un gāja skolā. Par savu pieredzi un pievēršanos basketbolam pastāstīja centra spēlētājs Viktors Ilīns. Vai tie bija kaut kādi konkrēti tavi draugi vai treneri, kas tev pamudināja un aicināja sākt to darīt, vai tu pats saprati jāiet uz basketbolu? Es pats sapratu, ka jāiet uz basketbolu. Arī draugi teica, man labi sanāk un jāiet tālāk. Es jau sen gribēju pievērsties basketbolam, bet nekādīgi nevarēju aiziet uz basketbolu, jo man bija visādas citas lietas darāms. Tad aizgāju un viss bija labi.
sāk progresēt un tagad spēlē Valmierā. Basketbols ir tāda lieta, kur tā galvenā lieta ir komanda. Tu sajūti to komandas visu. Tā kā ģimene, liela ģimene. Tur forši. Tu brauc uz dažādām spēlēm, visu kaut kur piedalies. Tas ir interesanti, aizraujoši. Daudz draugu, visu kaut kā. Visiem bērniem tika izdalīti speciālie Svetbank Latvijas jaunas basketbola līgas krekli, kā arī bērni saņēma no basketbola kluba Valmiera spēlētājiem biļetes uz kluba mājas spēlēm Vidzemes Olimpiskajā centrā. Aizvadītajās nedēļās mūs ar ļoti labiem panākumiem Latvijas čempionātos ir priecējuši gan florbolisti, gan basketbolisti. Savukārt tepat Vidzemes atklātajā hokeja čempionātā cīņas ledus turpina visas 17 komandas. Skatāmies video. Lielisku sniegumu aizvadītajās nedēļās ir demonstrējusi Kocēnu Rubens florbola komanda, kur aizvadīja 5 spēļu uzvaras sēriju, nostabilizējoties starp turnīru augšgalu komandām. Visbeidzot, tikai 16. oktobrī Rubens uzvaras gājienu pārtrauc Cēsu Lekrings florbols, kur atspēlēties no rezultāta 3-6 spēles pagarinājumā ar 7-6 spēja pieveikt veiksmīgi spēlējošo Kocēnu komandu. Šobrīd komanda ir izcīnījusi 16 punktus 8 spēlēs, ieņemot 4. vietu, atpaliekot par punktu no Lekringa, kā arī no RTU Inspekt un pārgājas komandām, kuras aizvadījušas vairāk spēles. Par veiksmīgu sezonas sākumu Latvijas basketbola līgā jāuzskata arī BK Valmieras sniegums. Aizvadītajās 4 spēlēs izcīnīts 2 uzvaras, kas turnīra kopvērtējumā dod 3. pozīciju tūliņ aiz abām aizvadītās sezonas finālistēm. Tieši pret šīm komandām tika piedzīvot abi zaudējumi. Turklāt Vefs uzvaru pret valmieriešiem izcīnīja tikai spēles 3. pagarinājumā. Savukārt zaudējumu rūgtumu pret Valmieru nācās izvest turībai tepat Vidzemes Olimpiskajā centrā, bet liepainieki piekāpās vidzemniekiem savās mājās. Netik labi ir veicies Baltijas līgā, kur sezona ir iesākta ar 2 zaudējumiem izbraukumā pret Lietuvas komandām. Vidzemes Olimpiskajā centrā aktīvi norisinās Vidzemes atklātā hokeja čempionāta sacensības, kur spēles notiek gan 1. gan 2. līgā. Starp meistarīgākajām 8 komandām neapšaubām vispārliecinošāko sniegumu demonstrē Sadas komanda, kā arī Inflex, kurš šobrīd spēlē bez zaudējumiem. Attiecīgi aizvadītajās 5 un 3 spēlēs izcīnīts ir tikai uzvars. Pēdējās 2 spēles aizvadītās sezonas čempioni uzvarējuši ar 14-0 un 7-1. Savukārt Inflex pretinieks apspēlējuši pēdējās 2 spēlēs attiecīgi ar 6-1 un 7-0. 3. pozīcijā šobrīd atrodas komanda Skorpions, bet bez uzvarām ir Krievijas komanda Pečor. 2. līgā aizvadītās 5 spēlēs tikai uzvaras izcīnījuši Texkolor un Veclo hokeja komandas, kuras tad arī dala līderu godu Vidzemes atklātā čempionāta 2. līgā. 3. šobrīd ir Rauns Bruģiknes, bet bez uzvarām pagaidām cīnās Ledus Vilki un Livoni. Valmieras bērnu sportskolai šogad apritēs ļoti liela jubileja – 50 gadi. Vairāk kā pusi no sportskolas mūža tur ir nostrādājusi pašreizējā direktora Līga Dzene. Tad arī devāmies aprunāties ar viņu, lai uzzinātu, ko vairāk. Skatāmies sarunu. Esiet sveicināti sporta draugi. Šodien uz lielāku sarunu esmu aicinājis Valmieras bērnu sportskolas direktoru Līgu Dzeni. Tad sveiki, Līga! Aprunāsimies ar Līgu par aktualitātēm gan bērnu sportā, gan arī vispār. Rudens arī tieši tāds aktuāls mēnesis priekš sportskolas, bet vispirms varbūt pajautāšu, kā vispār nonāca līdz sportam. Kā es pati nonācu? Jā. Es mācījos Kauguru 8-gadīgajā skolā. Un kādā 5. klasē vai 4. 5. klasē sporta skolotājs mums piedāvāja bērniem braukt uz Valmieras treniņiem. Mēs tur saņēmāmies viens bariņš un braucām uz Valmieru un sākām nodarboties. Man šī lieta tā kā iepatikās, diezgan ātri arī parādījās pirmie labie rezultāti. Kas bija par sporta veidiem? Pārsvarā man bija tā kā sprinta distance, stālēkšana, vienlaik arī skrēja 400-800 metrus, bet tā kā sirdī tuvāk bija beigās stālēkšana. Par cik rezultāti bija diezgan labi, vienmēr
bija jābrauc uz sacensībām. Tas likās interesanti, un tā es paliku laikam. Un pēc vidusskolas beigšanas tā arī iestājos Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, tolaik gan Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtā. Un paralēli mācībām uzsāku jau strādāt Valmieras bērnu sporta skolā. Un esmu sporta skolā, tā teikt, ja ņem no audzēkņa līdz šodienai, tad ap 30 gadiem. Jā, pateicu sporta skolā es jau ilgu laiku, un arī pa direktoru jau es nemaldos 8 gadus, kā nonācu līdz šim. Es strādāju sporta skolā kā trenere no 81. gada, un 87. gadā mums mainījās sporta skolai direktors, un jaunais direktors tas bija Gunārs Krūmiņš, uzaicināja mani kļūt par mācību daļas vadītāju sporta skolā. Un tā no 87. gada es strādāju tā kā jau sporta skolas administrācijā, paralēli arī trenēju bērnus. Un atkal pie direktoru maiņas 2003. gadā darba biedru mudināta varbūt pieteicos uz konkursu sporta skolā un kļuvu par direktori. Tā jau labs laiks pagājis, tad jau laikam noteikti patīk šī nodarbošanās. Jā, darbs ir interesants un kolektīvs ir labs. Un jāpiezīmē, ka parasti skolās ir vairāk sieviešu kolektīvs, tad sporta skola ir viena no tām skolām, kur tomēr vairāk ir vīrieši. Un ar vīriešiem varbūt ir vieglāk strādāt, jo viņi nav varbūt tās tik ambiciozi, reizēm jau ir, bet katrā ziņā ir vieglāk strādāt. Tagad ir rudens periods, ar bērnu uzsāk savus skolas gaitas, tas arī droši vien sporta skolai tās aktīvākais laika periods, kad sporta skola savu darbību visaktīvāk uzsāk. Kā tur ir? Jā, esam uzsākuši kārtējo mācību gadu. Jāpiezīmē tas, ka šoruden sporta skola mācību gadu ir uzsākusi jubilejas gadā. Sporta skola savus pirmos audzēkņus uzņēma 1961. 62. mācību gadā, tā kā šoruden mēs svinam skolas 50. dzimšanas dienu. Uzsākot šo mācību gadu, mums bija iecerē atvērt 2 jaunas programmas interešu izglītībā - volejbols un florbols. Ja skatās, varbūt pagājušais gads, kas sporta skolai bija tāds nozīmīgākais notikums, vai varbūt tādi labākie sasniegumi, ar ko gribētos palapoties? Protams, šī vasara mums bija tiešām ļoti veiksmīga. Mēs ļoti priecājamies par peldētāju Uva Kalniņa Eiropas junioru čempionātā izcīnīto bronzas godalgu, kas ir nebijis panākums ne tikai mūsu sporta skolai, bet tas ir viss Latvijas peldēšanas vēsturē nebijis panākums. 6 basketbolisti mums pārstāvēja Latvijas izlases Eiropas čempionātos. Priecājamies, kad Ričards Melders izcīnīja tiesības piedalīties Eiropas jaunatnes olimpiādē un Latvijas komandas sastāvā izcīnīja 5. vietu. Rolands Šmits, Rinalds Mālmanis un Jānis Engers izcīnīja Eiropas čempionātā U16 vecuma grupā 6. vietu. Vienmēr labi startē mūsu orientieristi. Ar labiem panākumiem atgriežas no pasaules skolēnu čempionātiem. Regulāri Latvijas izlases sastāvos ir vieglatlēti, tāpat daudz ir arī peldētāji. Tā varētu minēt jebkuru sporta veidu. Mums treneri strādā labi un audzēkņu sasniegumi ir arī diezgan vērā ņemami. Nobeidzot sarunu, kā vērtē, kā valmierieši, tā kā veselīga pilsēta piekopš šo sportisko dzīvesveidu, ja vajadzētu vairāk? Vienmēr var vēlēties vairāk, bet es domāju, ka Valmierā ir radīti ļoti labi apstākļi, lai gan bērni un jaunieši varētu nodarboties ar sportu, gan arī iedzīvotāji varētu nodarboties ar sportu. Mums ir ļoti labas bāzes, pie skolām ir ļoti labas sporta bāzes. Protams, jālepojās arī ar olimpisko centru, ir arī brīvdabas laukumi, stadions
Nu, ko, teikšu paldies Līgai par sarunu. Daudz ko varbūt jaunu uzzinājumu par gan bērnu, gan veterānu sportu. Nu, un, kā jau Līga teica, mums ir ļoti daudz ļoti sakopts sporta bāzes, gan laukumu. Tāpēc aicināšu visus arī aktīvi iesaistīties sporta nodarbībās. Savus bērnus vedam uz sporta skolu. Jā. Un tad visi kopā labāk un veselīgāk dzīvosim. Paldies! Paldies, paldies! Diemžēl ierobežotā laika dēļ nevarējām parādīt jums pilnīgi visu sarunu ar Līgu Dzeni, bet to jūs varat izdarīt mūsu mājaslapā jau no rītdienas www.motosports.lv. Tur arī varat sekot līdz aktuālākiem sporta notikumiem un sacensību rezultātiem. Tagad vēlēšu, lai jums sportiski šīs nedēļas un panākumi sacensībās, bet mēs tiekamies jau pēc 3 nedēļām 14. novembrī.